kopīgi esam pavadījuši adventa laiku un nosvinējuši mūsu pestītāja Kristus dzimšanas svētkus. Šajā laikā visās svētdienas skolās Latvijā atskatās uz paveikto, un viens no būtiskākajiem ieguldījumiem izglītošanas darbā noteikti ir baušļu mācīšana, jo šie 10 likumi ir pamatu pamats. Baušļiem ir savu gala vārdi, kuros ir teikts, ka Dievs piemeklē tos, kas viņu ienīst līdz 3. un 4. augumam, bet dara labu tiem, kas viņu mīl līdz 1000. augumam. Un šeit domāju, ka tas ir ļoti svarīgi to saprast, ka patiesībā debesu Tēvs viņš grib svētīt, viņš grib cilvēku arī pats mīlēt un darīt viņam labu, un tāpēc tie skaitļi 3., 4. augums un 1000. Tas ir ļoti liela starpība starp to ir. Lielākā daļa no šiem baušļiem ir domāts, lai cilvēkos esošais ļaunums, ko mēs saucam par grēku, viņš tiktu savaldīts. Jo pirmā no bauslības lietošanas nozīmēm ir tieši tāda – savaldīt pasaulē esošo ļaunumu, ierobežot viņu kaut kādā veidā. Priekš tam ir domātas valdības un varas, kas valda, un priekš tā ir domāta sirdsapziņa, kas ierobežo cilvēku no šāda ļaunuma, kaut vai ar lieliem sirdsapziņas pārmetumiem, kaut vai ar bailēm, kas notiks pēc tam, ja es to izdarīšu. Baušļi mūs aizved pie vajadzības pēc pestīšanas, jeb kā mēs varētu teikt, pēc glābšanas. Un te nu arī ienāk arī adventas laiks un Ziemassvētki, jo tie ir pilnīgi tieši ar to saistīti. Svētajos rakstos, sākot ar paradīzes dārzu, ka tika apsolīts Ievai, ka viņas dzimums uzvarēs ļauno un cietīs no ļaunā mūsu labā. Tālāk Ābrahamam, mūsu ticības tēvam, tika dots apsolījums, ka tavā atvasē tiks svētītas visas pasaules tautas, tātad nevis viena, bet visas pasaules tautas, nekāda īpaši izredzētā, bet visas. Tas ir ļoti brīnišķīgs apsolījums. Viņam piedzimst apsolījuma dēls, Īzāks, un tālāk jau tiek pravietots, ka viens no viņa pēcnācējiem, Dāvids, ir tas, kas ir vēl viena persona, kuram Dievs apsola daudz žēlastības, sacīdams, ka tavu atvasi sēdinās uz troņa, un viņa valstībai nebūs gala un valdīs mūžīgi, un miers būs viņa valstībā. Šie lielie apsolījumi, ko Dievs pamazām vēstures gaitā atklāja, tie arī ir šī adventa pirmā nozīme, kad mēs gaidām pasaules pestītāju. Mūsu draudzē adventa laiku gaida ļoti īpaši, un ir jau tādas jaukas tradīcijas izveidojušās. Mums arī tāds brīnišķīgs piedzīvojums ir kopīgs, un šogad īpaši skaists izdevās draudzes kora koncerts pirmajā adventē bija. Un bija tāda ļoti ģimeniska, sirsnīga atmosfēra, un arī pateicoties tam, ka bija vizitācija arhibīskapa, un bija atnācis gan mācītājs Jānis Vanags, gan Kris Kalniņš, un bija ļoti sirsnīgi un ļoti tādas ģimenes tiešām piedzīvojums tāds, ka tā kā mēs esam brāļi un māsas Kristu, un tāda ļoti sirsnība liela. Un mums ļoti jauka tradīcija arī svētdienas skoliņā ir, ka mēs taisam pirmajā adventē veidojam adventas vainadziņus. Un tad katrs bērns var šos vainadziņus nest uz mājām, un nevis taisam tikai tos vainadziņus, lai viņi būtu skaisti, bet lai nepaliktu bez satura. Mēs arī stāstām par šo 4 sveču nozīmi taisni stāstā par Kristus gaidīšanu. Gan adventa vainaga veidošana, gan dažādas rotaļas, gan arī teātra izrādes ir veidi, kā nostiprināt bērnos viņiem sniegtās zināšanas par Dieva vārdu. Arī svētdienas skolas Ziemassvētku pasākumā bērniem par Bībelē attēloto notikumu būtību atraktīvā veidā stāstīja nesen par lektoru iesvētītais topošais mācītājs Gints Graudiņš. Šodien es jums pastāstīšu vienu interesantu stāstu. Es gan pats viņu vēl neesmu ritīgi salicis kopā, bet es pagājušajā naktī sēdēju un visu pagatavoju, un es domāju, ka viss būs ļoti interesanti. Dievs sākumā radīja draudziņu. Viņš bija ļoti stiprs. Viņš bija tik nenormāli spēcīgs, viņš varēja jumtu nocelt mājai. Bet tā lielā problēma bija tāda, viņam bija tas viss lielais spēks dots.
Bet viņš neapzinājās to, ka tas īstenībā bija Dieva spēks, kas viņam tika dots. Viņš domāja, ka viņš pats ir tik nenormāli stiprs. Šie bērni, viņam ir kāda laiciņa, arī daudz no viņiem. Viņi ir daudz bībeles stāstus apguvuši, un viņi diezgan daudz ko jau zina par Bībeli. Un tāpēc šajā stāstā es mēģināju apkopot visas, varētu teikt, tādas Bībeles, tādas galvenās tēmas, galvenos motīvus. Un tas stāsts centrālā būtība ir tas, kas ir galvenā tēma Bībelē, proti tā ir cilvēka grēkā krišana un grēka problēmas atrisinājums. Stāsta galvenais varonis ir vecis. Dievs radīja veci. Viņš radīja veci, un kas bija ārkārtīgi interesanti. Ārkārtīgi interesanti bija tas, ka viņš bija radīts, lai būtu ārkārtīgi līdzīgs Dievam. Un iedomājieties, viņš dzīvoja šajā mājā, un labi, šī ir cita māja, nekā es biju domājis. Un tur ir daudz zvēriņu, zvaigznes un vēl viss kaut kas. Un viņš bija ritīgi draugos ar visiem zvēriņiem, un visi zvēriņi ieraudzīja viņā Dievu, jo viņš bija līdzīgs Dievam. Un tad draudziņš, kam likās, ka viņš ir nenormāli spēcīgs, un ka viņš ir tik liels palīgs Dievam, viņš sadusmojās. Un viņš sadusmojās par to, kāds tā var būt. Es tagad visu laiku palīdzu Dievam, un es esmu tik nenormāli spēcīgs. Bet tas Dievs rada kaut ko pēc savas līdzības, kaut ko tādu es nezinu pat, kurš nav nenieka spēcīgs. Un viņš sadusmojās, un viņam parādījās divas traknas uzacis, un viņš palika dusmīgs. Un tas, ko viņš izdarīja, viņš piegāja klāt pie veča, sačukstēja ausīs viņam visādas muļķības, var sakot, riktīgi viņu apmuļķoja un aizved viņu tālu prom no viņa mājām. Un pats, uzcēla savu troni un pats iesēdās tronī. Šajā izrādē par draudziņu bija nosaukts tas, kurš diemžēl mums ikdienā diezgan bieži pats uzmetas par draugu, kaut arī mēs to negribam. Tas bija melu tēvs, jeb kritušais eņģelis, kurš mūs aizved tālu prom no mūsu radītāja. Kas tad notika ar veci? Vecis izrādījās, ka viņš ir viens pats šajā pasaulē. Viņš staigāja apkārt. Kas es esmu? Viņš pat nezināja, kas viņš ir. Viņš nezināja, kur viņš iet, kas viņam ir jādara. Viņš bija tik nenormāli apmuļķots. Viņš bija zaudējis arī Dievu, kam līdzināties. Viņš pat īsti nezināja, kas viņš tāds vispār ir. Un viņš tā staigāja apkārt. Un pēkšņi nāca vēl viens, saka viņam pretī, un viņš, kas tu tāds esi? Es esmu Mozis. Vecs jautā, ej, Mozi, kāpēc tev ir ragi? Redz, tie nemaz nav ragi. Redz, tad vienu dienu es satikos ar Dievu, un viņš bija tik nenormāli gaišs, kad man sāka seja ritīgi spīdēt. Un redz, un man pirms tam bija visur apkārt tāda stariņa, tā kā saulē, bet viņi jau nodzies, tā ka man palikuši tikai 2. Labi. Bet galvenais, veci, es tev gribēju prasīt, ko tu vazājies pa pasauli? Es vazājos pa pasauli? Jā, Dievs tev gaida mājās, kur tu esi pazudis? Jā, es tā kā gribētu atgriezties mājās. Kas es vispār esmu? Ej, veci, tu gan te jokus dzeni. Vecīgi, tu nevari tā vazāties pa pasauli. Es tev vadīšu apakaļ uz mājām. Labi, Mozi, ejam. Un tad vecis izdomāja, ka viņš ies kopā ar Mozi. Jo Mozis solījās, ka viņš aizvedīs viņu uz apsolīto zemi. Mozis bija Mozes, Jozis bija Jozua, Ecis bija Ecehjēls, Jesis bija Jeseja, Jeris bija Jeremija, tie lielie pravieši. Jā, un tie pārējie tēli, kas bija tur reperi, metālisti un gangsteri, tas ir vienkārši tāds, jā. Man likās, ka tas būtu diezgan smieklīgi iekļaut arī šādus personāžus šajā stāstā. Grēku problēmas atrisinājums ar Kristu. Un to sāka Mūzus. Viņš gribēja, viņam tas projekts bija aizvest to apsolīto, izredzēto tautu uz apsolīto zemi, bet viņam tas neizdevās. Un tad nāca Jozua, un arī viņš tad tā kā ieveda, bet arī viņam šis projekts, varētu teikt, tā kā izgāzās. Un tad tajā vietā, kur bija šī izredzētā tauta, Dievs sūtīja savus praviešus. Un tad šie pravieši bija tie, kas nāca un mēģināja viņus glābt ārā no tās situācijas, kur viņi ir.
Bet tā problēma bija tā, kad izredzētā tauta nepieņēma šos praviešus. Un tā patiesība bija tāda, ka neviens no praviešiem nemira vienkāršā veidā. Neviens no viņiem nemira no ienaidnieka rokas, viņi visi mira no savējo rokas. Un tā izredzētā tauta negribēja viņiem klausīt. Un tad bija jānāk kādam, kas vienkārši šo grēkā kristušo cilvēku vienkārši paņem un izved apsolītajā zemē. Ne tajā zemē, kur miesīgi Mūzes gribēja aizvest, bet tas bija Jēzus, kas ieved šajā īstajā apsolītajā zemē. Pilnīgi citajā realitātē, šajā patiesajā Dieva tūmā un varētu teikt, debesu valstībā. Viņš gāja un pēkšņi viņš sastāpa. Kas tas? Tas ir Ješmens? Nē, tas ir Jēzus! Ej! Kas tu tāds? Es esmu Jēzus Dieva dēls. Vecīt, ko tu blandīsi pa pasauli? Dievs man sūtīja, lai parādītu tavu ceļu uz mājām. Jā, kaut kā, un man tu tā tik traki liekas diezgan līdzīgs man. Nu jā, tu esi radīts pēc mana parauga. O, jā! Es beidzot sāku saprast, kas es esmu. Es beidzot sāku saprast, ka es taču esmu līdzīgs tev. Es esmu līdzīgs Dieva dēlam. Paldies, ka tu atnāci. Paldies, ka tu nāci mani glābt. Tas arī bija tas galvenais stāsts, kā šis vecis, kas bija nomaldījies, kas bija sev pazaudējis, bija pazaudējis Dievu un līdz ar to arī savu galveno būtību savā identitātei, viņš tika radīts kā tās un līdzība Dievam. Un tad Jēzu viņš viņu atrada, un tad viņš ieguva jaunu vārdu, viņš kļūst par jauni. Un Reuns šajā debesu valstībā viņš sastapa arī pārējos praviešus, kas visādi centās viņu izglābt. Tā tas stāsts arī beidzās. Pēc stāsta noklausīšanās bērniem tika piedāvāts, ņemot palīgā dažādus materiālus, attēlot vizuāli visiem zināmo Bētlemes kūtiņas epizodi no Bībeles, un bērni to labprāt arī darīja. Vislabākā svinēšana, kas arī man ir iepriecinājusi, šogad draudzē ir labais adventa laika dievkalpojuma apmeklējums. Kad katrā adventa svētdienā mūsu draudzes locekļi, un es arī ceru arī citējās kristīgās draudzēs, ir sapratuši, ka tieši adventa laiks atšķir parastu pasaulīgās noskaņās pavadītu Ziemassvētku laiku no kristīgā Dieva bērnu garā pavadītā. Ka mēs vispirms atceramies visas pasaules ilgas pēc pestīšanas, kā pasauli ilgodamās gaidīja Kristu nākam piedzimstot, un tā prieka vēsts, šodien jums pestītājs dzimis, ka tā tiešām bija prieka vēsts visai pasaulē, visiem cilvēkiem, nevis tikai dažiem, ne tikai ganiem. Un otrs, kad mēs arī to atzīmējam tādā veidā, ka mēs uz katru dievkalpojumu nākot, katrā reizē, kad svēto vakarēdienu svinam kopā, mēs arī gatavojamies tādā veidā sastapties ar Kristu vakarēdienā. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, ņemiet un dzeriet, tā ir manas jaunās derības asinis. Un apstūlis Pāvils rakstīja, vai maize, ko laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu, vai biķeris, ko mēs svētījam, nav savienošanās ar Kristus asinīm. Un kad arī šīs adventa patiesībā ir katra nedēļa, kad mēs gatavojamies nākamajam dievkalpojumam, sastapties tuvāk ar Kristu, daudz ciešāk nekā tas mums ikdienā izdodās bieži vien. Tātad arī adventa laika dievkalpojuma apmeklējums ir ļoti labs kādam cilvēkam arī sākums izveidot šādu labu paradumu uz dievkalpojumu, kur saņemt Dieva žēlastību, Kristus žēlastību, viņa mācību, viņu iedrošinājumu, viņu stiprinājumu. Tieši šādā veidā adventa varētu iesākt jaunu cēlienu, jaunu gadu, svētīgu gadu.
Labs iesākums daudzās ģimenēs būtu arī bērniem stāstīt par Ziemassvētku patieso būtību. Ar tādu mērķi Svētdienas skolas pasniedzēji bija izveidojuši izrādi veltījumu Svētdienas skolas bērniem, vecākiem un visai draudzei. Tur ir stāsts par māsiņu un brālīti, par māsiņu, kas raksta vēstulīti Ziemassvētku vecītim, ar domu, ka viņa grib taču viņam kaut ko pasūtīt, kādu dāvaniņu ir dzirdējis, kad tā var darīt. Un viņa grib uzzināt, kur tad tas vecītis gal galā dzīvo. Un brālītis iet Svētdienas skolā, un viņš viņai mīlestībā grib pastāstīt, kā tad tur ir. Un tad viņi kopā iet pie kaimiņa onkuļa, kas ir tieši Ziemassvētku laikā Ziemassvētku vecītis un piestrādā par to. Čau, Jāni! Čau, Mik! Tu pazīsti vecīti? Seni draugi! Pastāst vecīt manai mazajai māšalai, kur dzīvo Ziemassvētku vecīti. Rīgā, ganību dambī, es dzīvoju. Un kas tev tur ir? Ko tu tur? Uz galvas man ir cepura, ko es nopirku. Diezgan karstu, bet depo. Bārda man ir no Timarī. Vai nu tāds mazliet tā kā epilācija. Vai kā tur saka? Tev palika vēl skočs viens. Jā, nu redz kā, neizdevās. Mazliet. Jā. Un to viņš stāsta, kā viņš to par Ziemassvētku vecīti un kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka vecāki grib iepriecināt savus bērnus, un viņš par to arī var bišķiņ kaut ko saņemt, un tas tā kopējam priekam. Un tad vai tad taču arī rūķīši varbūt ir. Un tad atkal iet pie kaimiņienes Lienas un atkal uzzina, kas tad ir rūķītis un vai tad viņš tiešām ir. Un kas tad ir gal galā tā vēsts un tas saturs Ziemassvētkiem un vai Kristus dzimšanas svētkiem, kad ir tā lielākā dāvana un tā patiesība, kas bērnus dara brīvus, ir vēsts par Kristu, par viņa dzimšanu. Tad brālis sanāk, ka Jēzus ir tas, ko mēs svinām. Jēzus ir Ziemassvētku galvenais varonis. Bet Jēzus taču ir īsts. Nu, bet, protams, Jēzus ir īsts. Tā tas ir. Tāpēc Jo viņš svinam. tiešām, viņš darīja tā, ka nomira par mūsu grēkiem, augšām cēlās 3. dienā. Un viņš ļoti mīl tevi, vēl vairāk par tavu tēti un mammu. Mani mīl. Mīl mani. Jēzus mani mīl. Jā, Mīra manā vietā. Par visiem sliktajiem darbiem. Un man tagad viss piedots. Tieši tā. Un arī augšām cēlās. Kā no nāves dzīves atkal. Un man arī ir mūžīga dzīvība tāpat kā Jēzum. Es gribu, brāli. Nu, re. Es gribu tādu Jēzu, īstu Jēzu. Es gribu tādus īstus svētkus. Tā ir tāda kā uzruna, ka mīļie vecāki, ko jūs saviem bērniem stāstat, vai jūs gribat, lai viņi tiešām ir ne tikai spēcīgi un izglītoti un ar gudrām zinībām apveltīti, bet ka varbūt viņi arī zina to patiesību, kur viņiem ir glābšana, kur viņiem ir palīdzība. Un ka nevajag viņiem skaistus melus stāstīt, bet viņiem vajag patiesību zināt par Dievu vārdu, kā viņi ir radīti, ka viņi ir Dieva līdzībā radīti, ka viņiem ir dots iespēja pie Tēva nonākt caur Jēzu Kristu, kad Jēzus ir vienīgā patiesība, kas cilvēku dara brīvu, ka viņš ir ceļš un patiesība un dzīvība. Ka, ja viņš to saka, tad vai nu viņš ir vislielākais melis, vai nu tad tā ir tiešām patiesība. Un svarīgi ir jau maziņām to zināt, lai viņam nebūtu dzīvē jāpieviļās un ka viņam nebūtu jāpiedzīvo tā, ka viņa nams sabrūk tā, kā es to savā dzīvē esmu piedzīvojis, bez nezinot par Dievu, kad arī mana laulība sabruka. Un caur to, ka es piedzīvoju pestīšanu visam savam namam, bet tā ir arī tad, kad es uzzināju par Kristu un
sēdēju Bībeles institūtā un klausījos lekciju par biblisku laulību. Es biju izplūdusi gauži dziļās asarās ar tādu dziļu nožēlu, kāpēc man ātrāk to neviens nebija izstāstījis, jo perfekti visi, ko Dievs par laulību teicis, ko darīt, to mēs ar vīru bijām perfekti visu pārkāpuši, un tur tās sekas arī bija. Un tāpēc es arī mana sirds ir par to, ka bērniem būtu šī patiesība pieejama un ka viņi nevis kaut kādas pašizdomātas mācības klausītos no mums, bet tiešām tas, kas ir balstīts Dieva vārdā un ticībā uz Jēzu Kristu. Svinēt Kristus svētkus, tas ir svētīgi. Tad mēs saprotam, ka nevis tā dāvana, ko mēs uzdāvinām saviem mīļajiem, ir galvenais, bet tā dāvana, ko Dievs ir dāvinājis pasaulē mums, savu vienpiedzimušo dēlu, tā ir pati lielākā dāvana. Un tad sirdis līksmo un gavilē un ir piepildīts ar īstu prieku, ko es varētu arī nosaukt, tas ir debesu prieks. Kad visi eņģeļi līksmojās un gavilē. Tad arī mums tāds notiek, un to es arī gribu novēlēt arī tādu adventa dzīvi un tādu īstu priecīgu pestītāju svētku svinēšanu visā dzīvē. No gadu uz gadu, no katriem svētkiem uz nākamiem svētkiem, tādā veidā gaidot Kristu, viņa atnākšanu, esot modrībā un priecīgi svinot un atzīmējot visas lielās Dieva žēlastības dāvanas. Lai jums 2015. gads ir kā ceļojums. Kādam ceļojuma sākums kopā ar Dievu, kādam ceļa turpinājums, un lai mēs visi ar vien sajustu patieso iepriecinājumu, patieso Dieva tūmu, patieso vērtību, kas nekad nebeigsies. Jēzu, es pieķeros, uzticamais draugs, mīlestības dziļumos, ieskalts esmu tavs. Jēzu, pieķeros, uzticamais draugs, mīlestības dziļumos, ieskalts esmu tavs. Ar tevi
debesis jau ir šeit.